Šajā nelielajā video pastāstīšu, kā rediģēt jūsu lapu, kā nomainīt logotipu, kā mainīt animāciju, kā pievienot logotipus sadaļā Your Brands, kā izmainīt šo logotipu parādīšanās funkciju, tad no kurienes viņi parādās un ar kādu ātrumu viņi parādās. Pirms rediģēt lapu mums ir jāielogojas, jāiet sistēmā, un lai to izdarītu, tad ir saita adreses, šķērsvītra, tad ir jāraksta vp ar w, šķērsvītra, login, punkts, php. Tad lūk šādi izskatās adrese, tad pēc domēna vārda. Piespiežot Enter, mēs nonākam šādā te ielogošanās lapā, kur tiek ievadīts lietotāja vārds un tiek ievadīta attiecīgi parole. Es viņu iekopēšu, viņu var arī saglabāt, tad ieķeksēt, lai katru reizi nav jāievada, un mēs ejam sistēmā. Man ir ļoti jūtīga pēle, ja šis kursors ļoti skraidīs pa ekrānu, ceru, ka jūsu acis nenogurs. Tad lūk, mēs redzam šo te administrācijas paneli, tad weblapa no iekšpuses. Ja mēs atvērsim vēl vienu lapu vaļā, v.exis, blakus logā, tad ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šeit ir parādījusies vēl viena līnija. Tad šeit mēs varam pievienot page lapu vai kaut kādu rakstu papildus, ja vajag. Un šeit mēs varam iziet no sistēmas labajā stūrī. Šī līnija ir redzama tikai tad, ja blakus logā ir atvērts administrācijas panelis. Sākšu ar galveno settings, general, un tad šeit mēs varam ierakstīt lapas nosaukumu, kurš parādās šajā te augšiņā. Te varētu būt mazāks uzraksts, kaut kāds sauklis, piemēram, tas parādīsies aiz šī te mazā uzraksta. E-pasts, un šeit pašā lapas apakšā var izmainīt valodu. Es uzlikšu ruski, man tā ir vieglāk, jūs varat pēc tam uzlikt apakaļ angļu valodu, ja gribat. Ir dažādas arī citas funkcijas, te var paceļot un paskatīties, tas ir nastrojki, krievu valodā. Lai nomainītu logotipu, ir jādodas uz sadaļu внешний вид, un tad ir theme options. Tad ielādējas lūk šāds te loks, tad внешний вид, BT options. Un ko mēs te redzam? Mēs tad redzam general pašu augšējo iedaļu. Pirmais, ko mēs redzam, ko mēs varam ielādēt vai izdzēst, tas ir favicon. Favicon, tā ir tāda maza ikoniņa, kas teit ir augšā. Lūk, drusku zemāk atrodas pats fons. Šis ir standarta fons, mēs viņu varam izdzēst un pievienot jaunu. Pirmais, kur mēs nonākam, tā ir biblioteka. Tie jau iepriekš ielādēti faili uz servera. Te ir kaut kādi palikuši vecie no dizaina, tos var izdzēst ārā. Un, piemēram, mēs gribam šo te zilo fonu, mēs viņu izvēlamies un spiežam select. Ja mēs gribam fonu ielādēt no datora, tad šeit ir загрузить faili, un mēs varam izvēlēties kādu no failiem savā attiecīgi datorā. Es uzlikšu apakaļ šo te melno un pievēršu jūsu uzmanību, ka šī standarta fona izmērs ir 1920 x 1334 pikseļi, un ja, teiksim, jūs veidosiet savu jaunu fonu, tad būtu vēlams ievērot šo te izmēru. Pamēģināsim nomainīt, es izvēlos šo te zilo un saglabāju save change. Un ieeju blakus logā un pārlādēju lapu. Un tad redzam, ka fons ir izmainījies. Ir arī citas iestādījumi, drusku zemāk ir logotipus var izmainīt,
slaideri šeit gan mainīt nevar. Lai izmainītu šos te uzrakstus un šo te animāciju, kā viņi parādās šie uzraksti, tad ir jādodas administrācijā uz pašu apakšu, kur ir Revolution sliders. Īstenībā daudz informācijas par šo Revolution slideru var atrast arī YouTube, gan krievu, gan angļu valodā, kā viņu redzēt, un šeit mēs redzam dotajā brīdī divus sliderus. Pirmais sliders ir starta lapā, un otrais ir logotipu sliders. Es varbūt uzreiz pie logotipu slideru, tad mums ir jāspiež redaktirot slaidi, izmiņīt, izmainīt, un skrulējam lapu uz leju, un mēs redzam lūk šos te logotipus, Your Brands. Lūk, viņi pakāpeniski parādās. Katram logotipam ir savs slānis, sloj. Tad šis DJL atrodas šajā slānī, tad TNT šajā un tā tālāk. Gluži kā parastos grafiskajos redaktoros, kad ir fons un tad ir nākamais slānis, nākamais pieļauj, ka ir zināma lieta. Kāpēc ir vajadzīgi šie slāņi? Jo katram slānim ir sava animācija, katram slānim ir savs parādīšanās laiks, bildi, tātad parādās pirmā šitā, tas nozīmē, ka man viņa ir augšā, otrā šitā un tā tālāk. Redzam, ka pirmā bilde parādās pēc 500 milisekundēm, tas apmēram pussekunde, tad otrā bilde parādās pēc 1000 milisekundēm, trešā pēc 1500 un tā tālāk. Visas bildes beidz rādīties pie 9000 milisekundēm, visas bildes beidz rādīties vienlaicīgi, un tad, kad viņas beidz rādīties, tad atkal pa jaunu sākas animācija. Sākas viss tas pats. Tad viņi uznāk šīs bildes, kaut kādas, 9 laikam sekundes vai vairāk. Viņas pastāv, un tad ar laiku atkal notiks šo bilžu uznākšana uz skatuves, ja var tā izteikties. Pašs logotips var pataisīt lielākus, mazākus. Šeit ir siets, kur var izmantot pozicionēšanai. Tad drusku zemāk ir arī šāds te kvadrāts arī priekš pozicionēšanas. Ja es ielieku šeit pa vidu, mēs redzam, ka šis DJL ir nobraucis pa vidu, bet ja es ielieku šeit malā, tad attiecīgi viņš nostājas malā. Kā tad viņam parādīties? No apakšas uzpeldēt, no vidus iznāk, tad šeit zemāk ir tāda lieta kā animācija sloja, un šeit mēs jau redzam piemēru, kā viņš parādīsies. Un, piemēram, mums, ja šis nepatīk parādīšanās variants, tad šeit ir vēl ļoti daudz citi, piemēram, šādi. Un tad arī dažādos veidos var paeksperimentēt. Ja ir vēlme, tad var pielikt augšā lapas ir dabāģis vēl vienu slaidu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šitie, tad, kad pazudīs, pēc noteikta laika to var visu iestādīt, nomainīsies uz pilnīgi jaunu, kur iespējams var būt, citi logotipi. Es varbūt parādīšu vienu no mūsu veidotajām mājaslapām, kas ir veidot juridiskajiem birojiem, kur arī tiek izmantot šis Revolution sliders, un tad parādās pakāpeniski uzraksti. Ar laiku šis slaids nomainās uz citu, bet mēs viņu varam arī ar roku nomainīt. Un kur ir nākamais slaids, arī ar animāciju var pievienot pogas ar linkiem. Arī nomainīšanās efektus var izmainīt. Tie ir dažādi. Tātad, lūk šāds te Revolution slideris. Tad, kad ir veiktas izmaiņas, salikti šie te logotipi, tad apakšā обновление slaidов. Es viņu tagad nespiedīšu, jo iepriekšējie iestādījumi, manuprāt, bija labāki nekā dotajā brīdī, bet tā ir radoša lietiņa, kur es domāju, jūs izdarīsiet daudz labāk nekā es. Tas tad būtu par māksliniecisko daļu. Drusku par lapām ātrumā, tās atrodas sadaļā straņici. Lūk, mēs redzam šīs te lapas, kas ir šeit Home, Your Brands, Your Company, Contacts, un mēs redzam teikt, šeit vēl ir papildus sample page un produkts, pēc idejas viņas var izdzēst, jo viņas netiek izmantotas. Varbūt es parādīšu sadaļu, kas saucās par mūsu kompāniju,
izmaiņīt. Un tad mēs redzam šeit tādus blokus, var pievienot jaunu bloku, viņus var samainīt vietām, un šeit tad arī ir raksts par jūsu kompāniju. Lai mainītu šo rakstu, šeit ir tāds zīmolīts edit, un te varbūt ir drusku grūtāk saprast, bet, tas teksts ir teikt, bet pirms teksta, šeit ir jau programmētāja darbs veikts, cik liels būs šis teksts, kur viņam atrasties, bet, principā, ja ir vēlme, tad var atrast, ar ko sākas teksts, un mainīt viņu līdz šiem te kodiem. Tas ir, ja ir vēlme. Šeit ir pogas pievienotas zvanīšanai, arī viņas ir ievietotas kodā, tas ir tāpēc, lai uzreiz no telefona varētu zvanīt, lai nevajadzētu kopēt telefonu numuru, bet vienkārši piespiest uz ikonas un notiktu automātiski zvans. Bet, ja mainās telefonu numurs, tad vienkārši šeit var izmainīt. Tad, kad ir notikušas izmaiņas, tad vajag šeit saglabāt save change un vēl viena poga apnevīt. Tad notiks izmaiņas. Ja ir nepieciešams pievienot papildus lietotāju, tad jūs varat doties uz sadaļu пользователи и добавить нового. Piemēram, ar lapas administrēšanu nodarbosies cits cilvēks, tad jūs varat izveidot имя пользователя, ierakstīt viņa e-pastu, šie lauki ir obligāti, имя var nerakstīt, familija var nerakstīt, paroli sākotnēji izdomājat jūs, kaut kādu var vienkāršu, pēc tam lietotājs paroli varēs nomainīt, neviens cits kā tikai un vienīgi lietotājs redz savu paroli un atpravit na email. Var mutiski viņam pateikt, bet var atpravit na email. Un šeit var iestādīt viņa lomu, vai nu viņš ir vienkārši skatītājs, kas skatās to lapu, vai nu viņš ir kaut kādu tekstu autors, vai nu viņš ir administrators un viņš jau var mainīt Revolution slidera animācijas un tā tālāk. Tas tad īstumā būs par lapu viss. Te var papētīt, ir ļoti daudz dažādas funkcijas, var pielikt papildus aplikācijas, aptaujas, e-pasta nosūtīšana automātiski uzreiz 1000 lietotājiem un daudz citas funkcijas. Droši pastaigājiet, paskatieties, izmaiņas neieteikt veikt, jo tad var nomainīties šeit kaut kas, bet paskatīties var. Lai izdodas!